Es esat pastāstīt, no kurienes jūs esat, kādu folkloras kopu jūs esat un kā tā kopa ir izveidota? Mēs esam Jūrmalas Bulduru kultūras nama folkloras kopa Māre. Viņa ir izveidojusies 1990. gadā. Un tā mēs vēl joprojām darbojamies. Mums šeit ir gandrīz vai ģimeņu ansamblis. Te dzied manas divas mazmeitas, un te ir vectētiņš ar tētis, piedodiet, ar 3 bērniem. Šeit dzied, un vēl dzied māsiņa un brālītis. Un jums cik daudz ir cilvēku jūs Mums kopā? nav daudz cilvēku. Mums apmēram, ja visi sanāk, kādi 12 līdz 14. Un jūs esat tāda slēgta kopa, vai jūs pieņemat jebkuru, kurš vēlās? Mēs pieņemam jebkuru, kurš vēlās, bet Rīgā un Jūrmalā ir tā, kad visādas izklaides un visādi pasākumi notiek un visādas izvēles bērniem ir. Un bērni izvēlās kaut ko tādu interesantāku, tiešām. Vai nu viņiem dators patīk, vai viņiem tiešām tās multiplikācijas jūsu patīk, vai kas cits, bet no folkloru maz kas nāk. Tā tas ir. Rīgā, piemēram, es biju uz Skolēnu pili, tur bija ļoti maz latviešu ansambļu, tikai man no skolas bija Zīlītes, tad mēs bijām Māre, tad bija Pils ansamblis, no latviešu grupām vairāk arī nebija, un vēl bija 2 krievu grupas. Tas ir ļoti, ļoti bēdīgi, īstenībā. Jūrmalā daudz tādu kopu ir, ja jūs vienīgi? Mēs esam vienīgā bērnu kopa. Bērnu un pieaugušo kopu. Vēl ir pieaugušo kopa Skanse, kas darbojas Kauguros. Un jūs gan spēlējat, gan dziedat, gan dejojat. Un ko vairākumam bērnus vairāk patīk darīt? Bērniem patīk visvairāk rotaļas. Daņš arī, bet bērniem patīk rotaļas. Arī rādanās. Nu jā, ka viņi prasa, ko mēs iesim, viņi saka, raganās iesim. Un jums ir tāds stabils repertuārs, vai jūs arī kaut ko meklējat, kaut ko, Mēs tā kā mēs iesaistamies projektā Pulkā ejam, pulkā teku, tā mums vienmēr dota tēma, un tad tā kā man ir visas grāmatas mājās, kādas vien ir iespējamas vītoliņa, un tad mēs meklējam repertuāru un izmeklējam tās skaistākās dziesmas un rotaļas un daņas. Jūs bieži satiekaties? Divreiz nedēļā satiekamies. Pirms tam es strādāju Rīgas Skolēnu pilī. 20 gadus. Pirms dienas diena bija mana audzēkņa. Kristīna Sābele. Kas tāds ir raganas? Raganiņas? Jā. Tā mēs varam izspēlēt, ja jums patīk raganiņas. Jā. Izspēlēsim? Jā. Nu, parādīsim, kā to dara. Nu, bērni. Pietupjamies šī Rādanā. Nē. Kas būs ragana? Es. Tu, jā? Tu negribi? Tu būs ragana? Nu, ej tur ragana. Nav jāks. Kā mēs spēles?